beidzot jaunie vilcieni kļūst par realitāti un kļūst par mūsu ikdienas sastāvdaļu. Tiešām liela diena Latvijai, apsveic visus mūs, mēs visi esam šo gaidījuši. Es gribēju pateikt īpaši paldies pasažieru vilcienu komandai. Es gribu pateikties Latvijas dzelzceļa administrācijai. Es noteikti gribu apsveikt arī visus tos cilvēkus, gan ministrijās, gan Eiropas Savienības institūcijās, kas savu roku ir pielikuši. Es noteikti gribu apsveikt arī pasažieru vilcienu mašīnistus, konduktorus. Viņiem būs fantastiska darba vieta. Mēs nostiprināsim dzelzceļu kā sabiedrisko pārvadājumu mugurkaulu. Mēs attīstīsim mūsu stacijas, mēs padarīsim stacijas pieejamas. I'm happy that we meet the demanding requirements of Latvian Railways and we are able to deliver a really state-of-art and beautiful train. Jūs pasažieri varēsiet izjust šīs vērtības. Šodien būs tā diena, kad jūs varēsiet sākt izmantot šos vilcienus. Un vienā vilcienā lūdzu visi kāpjam iekšā. Izbaudam, kāda mums būs jaunie vilcieni. Paldies jums visiem! Gaita, viss komforts, to novērtēs. Pasažieri būs žūrī. Skaņas izolācija, komforta krēsli, vizuālais skats. Harmoniski, jā, arī gaita līdzenāka un sēdekļi arī, domāju, noteikti ērtāki. Ļoti bieži jādodas uz Skrīvriem, kur dzīvo vecāki, tur arī būs šie jaunie vilcieni, tā kā ļoti priecāšos, beidzot arī varēšu vecmāmu dabūt vilcienā iekšā uz Rīgu. Pirmais būtiskais, ka nav jākāp 3 soļi uz augšu, bet var uzreiz vienā līmenī iekāpt. Var uzlādēt mobilo telefonu, jā. Kā bitīte iet, klusi kā bitīte dūts. Tā kā paldies! Labi patīk, jo krāsa man patīk. Vasarā bieži braucam uz Jūrmalu, jo bērnam patīk. Patiesībā varam braukt ar mašīnu, bet bērnu dēļ mēs bieži vien izmantojam tieši vilcienu. Un arī šodien viņam tas bija pārsteigums. Viņš nezināja, ka mēs ejam uz elektrovilcienu jauno. Tās emocijas bija neaprakstāmas viņam.